Kā vērsis, ko ved uz nokaušanu, tāds ir vīrs, kurš ir grēka un kārības savaldzināts. Jūs visi zinat to sajūtu, kā ir, kad tu atceries, kā bija, vai kad tu domā, kā tas varētu būt, vai ko tu vari iegūt, ja tu rīkosies pretēji tam, ko tavas sirds un ko Dieva vārds nosaka. To mēs varam runāt par to pašu pornogrāfiju, par seksuāli izlaidīgu dzīvi, par melošanu, par krāpšanos un daudzām tādām lietām, kad tas potenciālais ieguvums vismaz sajūta līmenī šķiet tik ļoti tā vērts, lai to darītu. Bet redziet, grēks nekad nav loģisks, un grēks šīs kārības, tās nekad nav saprātīgas, jo tajā brīdī, kad mēs atvienojamies no mūsu emocionālās sajūtu spriešanas un mēs pieslēdzam saprātu, mēs pieslēdzam arī dievbijīgu sirdi, tad ļoti ātri mēs varam izdarīt secinājumus, kas palīdzēs mums pasargāt mūs no grēka, no soda, no pazudināšanas. Un Salamana pamācības 7. nodaļā viņš dod mums ieskatu tādā jaunekļa dzīvē, kurš acīm redzot nemeklē gudrību, viņš savu par māsu nesauc atziņu, un Dieva vārds un Dieva baušana nav uz viņa sirds plāksnes ierakstīts, tāpēc viņš blandās, nezinot, kur viņš iet. Un tur ir kāda sieva, kāda vīra sieva, kura nespēja palikt mājās, kura nespēja nosēdēt, kura nespēja būt uzticama. Viņa jau daudzas varonīgas vīrs ir nogāzusi. Un arī tā viņam pielavās to skūpsta, un tad ar saldiem vārdiem tā to savaldzina, ar smaržām. Tas viss ir uz sajūtu līmenī, kas iedarbojas uz viņu, lai viņš sāktu fantazēt par lietām, par kurām viņam nevajadzētu nemaz domāt. Un tā rezultātā viņš kā vērsis sekošai sievai uz viņas vīra namu, nemaz nesaprotot, ka viņš dodas uz kāda cita vīra namu, gulēt ar kāda cita vīru sievu, kāda cita vīra gultā. Un tā rezultātā viņš visdrīzāk pazaudē, vai pazaudēs savu dzīvību. Nu, lūk, mums vajadzētu mācīties no šī vīra un nespriest emocionāli, nespriest sajūtu līmenī, bet vienmēr saglabāt skaidru prātu, nesāt Dievu vārdu, to ierakstīt mūsu sirdīs, domāt par Dievu vārdu dienām un naktī, kā jaunieks uzturēs savu ceļu šīs, kad viņš turēsies pie taviem vārdiem. Un mīlēt atziņu, mīlēt saprašanu, spriest un lietot mūsu pelēkās šūniņas, nevis būt emociju vadītiem. Tas mūs pasargās no liela ļaunuma un grēka, un lai Dievs, tas kungs, mums uz to palīdz. Nebūsim kā vērši, kurus tiek vest uz nokaušanu. Būsim kā tādi vērši, kuri ir darīti brīvi, lai mēs dzītos pakaļ Dieva valstībai un lai strādātu viņa aramajā laukā.